Pēdējo gadu laikā arvien lielāku nozīmi iegūst kreativitāte un ar to saistītās inovācijas. Unikālas idejas, spēja paraudzīties ārpus ierasto produktu funkcionalitātes robežām un prasmes ieviest, kā arī attīstīt šīs unikālās idejas. Mums apkārt esošie jaunie prāti ir neredzamie nacionālie resursi. Tāpēc ir būtiski veidot atbilstošu vidi, kas stimulētu radošuma uzplaukumu un šo resursu attīstību. Taču Baltijas valstīs ir nepietiekams skaits konkursu, kas dotu iespēju ikvienam jaunajam māksliniekam pierādīt savu radošo talantu un ļautu plašai auditorijai iepazīt darbus. Piemēram, Baltijas valstīs netiek organizēti modes īsfilmu konkursi, kā tas notiek citās valstīs. Lai sniegtu savu ieguldījumu šīs situācijas uzlabošanā un atbalstītu jaunos māksliniekus, Tirdzniecības centrs Domina Shopping 2009. gadā jau 5. reizi organizēja radošo konkursu Fashion is Passion, kas bija veltīts modes īsfilmu žanram. Tajā tika aicināti piedalīties gan profesionāli mākslinieki, gan amatieri no visām Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Konkursa dalībniekiem bija jāveido 3 līdz 4 minūtes gara īsfilma un jāizveido tai atbilstoša fotogrāfiju sērija. Šī konkursa ietvaros 2009. gadā Prāē sabiedriskās attiecības uzsāka informatīvu kampaņu. Komunikācijas kampaņas mērķi bija veicināt un izaicināt cilvēkus, kuriem piemīt radošs potenciāls un kuri spēja radīt kreatīvu ideju, mākslu un modi, kas iekļautos urbānajā vidē un kļūtu par mūsdienu kultūras neatņemumu sastāvdaļu. Popularizēt Baltijas valstu māksliniekus un radošo izpildījumu, pievērst uzmanību konkursa Fashion is Passion aktivitātēm, to dalībniekiem un žūrijas pārstāvjiem kā ekspertiem. Nostiprināt sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos priekšstatu par Fashion is Passion kā ilgtspējīgu projektu. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tika izplatīta informācija par Tirdzniecības centra Domina Shopping 2009. gada konkursu Fashion is Passion. Aicinājums Baltijas valstu māksliniekiem pieteikties konkursam. Izstrādāts konkursa nolikums, sagatavoti apraksti par konkursa dalībniekiem, žūrijas locekļiem. Regulāri izplatīta informācija par aktuālajām konkursa Fashion is Passion norisēm. Tika panākta mēdīju pārstāvju iesaiste, organizējot preses pasākumus ar profesionālas un savā jomā atzītas žūrijas dalību. Tā laikā, sekojot līdzi vietējo mēdīju interesei un plašsaziņas līdzekļos apskatītajām tēmām, kas attiecas uz modes un mākslas industriju, tika izplatīti ekspertu komentāri, tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības izpratni par modi un mākslu. Tika panākta ilgtermiņa sadarbība ar interneta portālu Delfi LV, veidota modes īsfilmu un fotosēriju ekspozīcija Tirdzniecības centrā Domina Shopping, nodrošinot iespēju ikvienam nobalsot par savu modes īsfilmu favorīti. Organizēts konkursa noslēguma pasākums Rīgas cirkā, kura laikā bija skatāmas labākās konkursam iesniegtās īsfilmas, īpaša starptautiskā modes filmu festivāla A Shaded View on Fashion Film programma un noskaidroti godalgu saņēmēji. Sadarbojoties ar mēdījiem, organizētas intervijas ar žūrijas locekļiem un nodrošināta regulāra komunikācija Fashion is Passion mājaslapā. Komunikācijas kampaņas rezultātā tika nodrošināta regulāra publicitāte par projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Konkursam kopumā tika pieteiktas 36 filmas. Labākās no tām tika demonstrētas 2009. gada septembra Future Shorts īsfilmu sesijā, kas bija skatāma gan Rīgā, gan ārpus tās. Bet konkursā uzvaru iegūsī modes īsfilma Lust tika izvirzīta dalībai Diana Pernē prestižajā modes filmu festivālā A Shaded View on Fashion Film 2010. gadā Francijā. Komunikācijas kampaņas rezultātā sabiedrības interese par konkursu jūtami pieauga. Arī Tirdzniecības centrs Domina Shopping nostiprināja savas pozīcijas un pieteica sevi kā spēcīgu modes un mākslas industrijas spēlētāju. Tirdzniecības centra vadībai arvien biežāk tiek jautāts viedoklis par modes un mākslas industriju kā ekspertiem. Sadarbojoties ar māksliniekiem, modes dizaineriem un dažām institūcijām, kopīgi tiek realizēti dažādi modes un mākslas projekti, kas vairo arī Domina Shopping popularitāti un atpazīstamību.